105. gada decembrī sākās viena no pēdējām revolūcijas epizodēm 20. gadsimta sākumā, kas ir Aizputes karš. Pirmā sadursmes notika šeit, Rogasbirzē, kur 16. decembrī pie Aizputes notika kauja starp zemniekiem un karaspēku, un tas notika šādi. Naktī no 15. uz 16. decembri Cīravā no Kuldīgas ieradās 2 LSDSP Kuldīgas komitejas pārstāvji. Viņi aicināja aizkavēt dragūnu virzīšanos uz Liepāju ar Kuldīgā iegūto valsts naudu, vairāk nekā 1 miljons rubļu. Kuldīgas biedri pulcēja darba ļaudis, lai atņemtu karaspēkam darba tautai nolaupīto naudu un atbruņotu dragūnus. Cīravas mūžas kalpi ar rīcības komitejas priekšsēdētāju Jāni Bāderu priekšgalā pirmie devās uz Aizputi. Ar baronu pilī iegūtajām medību bisēm bruņotie miliči ieņēma pozīcijas gar lielceļu pie Aizputes pagasta skolas. Pēkšņi uz ceļa parādījās 200 apbruņoti dragūni. Miliči atklāja uguni un nošāva vairākus dragūnus. Izlietojuši nelielos patronu krājumus, vāji apbruņotie miliči atkāpās Aizputes Liepājas dzelzceļa stīgas virzienā. Miličiem no aizmugures uzbruka kājnieku rota, kas steidzās palīgā dragūniem. Ielenkti no 3 pusēm kaujā krita daudz miliču. Ievainotos miličus dragūni zvēriski sakropļoja un nodūra. Taču par godu 1905. gada kritušajiem revolucionāriem uz granīta pamata paceļas bronzā veidots cīnītāja tēls, kas vienā rokā satvēris medību bisi, bet otru roku pacēlis it kā aicinājumam cīņā. Savukārt, 1959. gadā atklāta piemiņas plāksne ar 1905. gada 16. decembra cīņās kritušo 24 revolucionāru uzvārdiem, kā arī uz plāksnes ir lasāms īs Rogasbirzes kaujas apraksts. Skolotāja Jura Zingberga piemiņas vieta. Juris Zingbergs bija LSDSP biedrs, kā skolotājs un sabiedrisks darbinieks cienīts visā Aizputes novadā. Aktīvs 5. gada revolūcijas dalībnieks. Piedalījies nelegālā skolotāju konferencē, kuru 1905. gadā Liepājā sasauca LSDSP Liepājas komiteja. Pēc 17. oktobra manifesta pasludināšanas kļūs par revolucionāro cīnītāju vadītāju Lažā, Kazdangā, Aizputē. 1905. gada decembrī arestēts tēva mājās kopā ar citiem revolucionāriem. Aizvests uz Kuldīgu, ieslodzīts Vācu vingrotāju biedrības zālē. Pēc kāda laika visi aizvest uz Valtēģiem, kur 32 cilvēks noslapkoja. Juri Zingbergu vada tālāk, un 1908. gada 2. maijā Pakar Rokaižu mūžas gatves galā, pie otrās Liepas kreisajā pusē, netālu no Lažas skolas. 1926. gadā Lažas izglītības biedrība Progress par visā apkārtnē savāktiem ziedojumiem soda vietā uzlej pieminekli, kurā iekalti vārdi par tautu, brīvi, cilvēci, tu atdevi savu dzīvību. 1926. gada 8. septembrī šo vietu apmeklē Rains, un pēc tam raksta: Mēs atradām svaigus puķis pie pieminekļa. Darba tauta nav aizmirsusi tos, kas mira, lai viņa dzīvotu. Kā arī Aizputē Jurim Zingbergam par godu ir nosaukta iela. Kazdanga bija viena no vietām, kur 1905. gada revolūcija atstāja dziļas pēdas. Pirmā skola Kazdangā tika ierīkota jau 1843. gadā, un tā kļuva par izglītības un arī sabiedrības domu centru. 1905. gada 13. novembrī pie Kazdangas pagasta skolas notika pirmā organizētā zemnieku sapulce ar apmēram 2000 dalībnieku. Cilvēki sapulcējās, lai runātu par taisnīgumu un pārmaiņām, taču drīz sekoja soda ekspedīcijas. Pie šīs pašas skolas tika nošauti 7 revolucionāri. Šajā laikā īpaši traģiski bija notikums pie pumpura Ābeles, kur tika nogalināts skolotājs Jānis Pumpurs un vēl vairāki viņa līdzgaitnieki. Rainis vēlāk apmeklēja šo vietu un arī Jāņa Pumpura sodu vietu pie Zīļu mājas Kazdangā,
Baltajā kraklā stāv zīļu saimnieks, kas viņam rāda, kur krituši revolucionāri. Šī ābele kļuva par piemiņas simbolu, par klusuma un cieņas vietu. Pagājuši daudzi gadi, un 1965. gada 21. jūlijā, atzīmējot Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas dibināšanas 25. gadaskārtu, Cirnezera krastā atklāja pieminekli, kas veltīts 1905. gada un Otrā pasaules kara laika kritušajiem kazdandziniekiem, tiem, kas ziedoja dzīvību par brīvību un savu pārliecību. Kazdangas sirdī atrodas Kazdangas pils, kādreiz barona Manteļfeļa īpašums. Tā bija grezna un iespaidīga, taču arī šī mūža piedzīvoja 1905. gada nemierus. Rainis rakstīja, liela doma bijusi Manteļfelim sapulcēt visus mirušos ģimenes locekļus, lai tos pils paspārnē aizsargātu pret jauno laiku un revolūciju. Šie vārdi atgādina par laiku, kad vecā pasaule centās paslēpties no pārmaiņām, bet jaunā dzima no tautas drosmes un ciešanām. Kazdanga paliek kā piemiņas vieta tiem, kas ticēja taisnīgumam un Latvijas nākotnei. Aizputē Kuldīgas ielā 3 atrodas ēka, kur dzīvoklis piederēja ietekmējošai personai Adolfam Hertelim. Adolfs Hertelis Aizputē darbojās kā Aizputes apriņķa vetārsts, kā arī iecienīts kā zinošs, godīgs un inteliģents LSDSP biedrs. Savos politiskajos uzskatos dalījies ar Aizputes un apkārtnes inteliģenci, kā arī bija viens no Aizputes latviešu biedrības dibinātājiem. Viņa dzīvoklī notika slepenas apspriedes. Te tika arī glabāta pat nelegāla literatūra. 1905. gadā viņš vadīja revolucionārās cīņas Aizputē un tās apkārtnē, un 1908. gadā, diemžēl, viņam tika piespriests nāves sods. Herteļa vārdā ir pat arī nosaukta viena no Aizputes ielām. Filmēšanas process. Tu kā žīčīgā pozā stāvi. Es tur tiešām nenosodīšu. Un salst pakaļ uz tā akmens. Bet man likās, ka kravas simbols ir Kazdangas. Nē, Kanādas. Oh. Man pirksts pielīd priekšā kamerā. Nu ir?